2026. gada martā Ukrainas spēki izmantoja pārtvērēju dronus, lai notriektu 33,000 Krievijas bezpilota lidaparātu. Ne gada laikā, ne visā kara gaitā, bet viena kalendāra mēneša laikā. Šīs skaitlis ir tik liels, ka tam gandrīz vairs nav jēgas, līdz uzzini, ka pirms 4 gadiem, kad Ukraina sāka, atbilde uz jautājumu, cik dronu ir Ukrainai, bija praktiski nekādu. Kad Krievija 2022. gada februārī sāka pilna mēroga iebrukumu, Ukrainai bija tikai daži turku ražotie Bayraktārs TB2, kas bija vidējas klases militārais taktiskais drons, kas labi sevi pierādīja 2020. gada Kalnu Karabahas karā un ieguva sava veida kulta statusu Ukrainas sociālajos tīklos. TB2 tika ātri izmantots, lai atvairītu Krievijas iebrukumu pirmajos dažos izšķirošajos mēnešos. Analītiķi slavēja drona spējas, kuras tolaik tika uzskatītas par potenciāli revolucionārām. Taču kritiķi ātri vien nosodīja dronu par to, ka to ir salīdzinoši viegli notriekt, un publiskajā datu reģistrā Oryx tika uzskaitīti 26 iznīcināti TB2 pirmajā kara gadā. Un Ukrainai kopumā nebija vietējās drona industrijas, par kuru būtu vērts runāt. Bija tikai aptuveni ducis ražotāju, kas izgatavoja platformas, no kurām neviens nopietni negaidīja, ka tās noteiks kara gaitu. Galvenais drons bija A1CM Furia, kas tika izstrādāts tieši izlūkošanai, un tam nebija praktisku iespēju kļūt par ieroci. Un R-18, kur varēja aprīkot ar 1,5 kilogramu smagu granātu, un kas spēja nolidot nieka 3 jūdzes 45 minūšu laikā. Pārāk ilgs laiks, lai tas būtu noderīgi. Situācija bija tikpat kritiska arī citur. Tā kā Ukrainas gaisa spēki izmantoja novecojušas padomju laika lidmašīnas, tās pretgaisa aizsardzība balstījās uz tā paša laikmeta S-300 baterijām un spēja trāpīt Krievijas teritorijā ārpus frontes līnijas bija ierobežota tikai ar dažām padomju laika balistiskajām raķetēm. Tikmēr Krievijas drona industrija tajā brīdī jau bija attīstījusies vismaz 15 gadus, radot īsa darbības rādijus izlūkošanas dronus, tāla darbības rādijus novērošanas modeļus un pat klejojošās triecienmunīcijas modeļus. Īsāk sakot, Ukraina sāka ar ievērojamu atpalicību, taču tas ātri mainījās. 4 gadus vēlāk, 2025. gadā, Ukraina saražoja aptuveni 5 miljonus dronu, kas pēc Bloomberg datiem pārsniedza visu NATO dalībvalstu kopējo ražošanu. Un valstī ir drosmīgs plāns palielināt šo ražošanas apjomu līdz vairāk nekā 7 miljoniem 2026. gadā. Katru no šīm sistēmām ir izstrādājuši, pilnveidojuši vai pārveidojuši reālos kaujas apstākļos, saskaroties ar vienu no vismodernākajām radioelektroniskās cīņas vidēm pasaulē. Šis ir stāsts par to, kas notiek, kad nepieciešamība, inženiertehniskais talants un eksistenciāla steidzamība saskaras, un ko tas nozīmē katrai pasaules armijai, kas vēro no malas. Lai saprastu, kā tas notika, apskatīsim Ukrainas izveidoto struktūru. No aptuveni 10 pirmskara ražotājiem Kijeva ir izveidojusi ekosistēmu ar vairākiem simtiem dronu ražotāju, kurus atbalsta valdības atbalstīts aizsardzības tehnoloģiju centrs ar nosaukumu Brave One. Tas būtībā ir nacionāls tirgus, kur frontes vienības var tieši no certificētiem ražotājiem pasūtīt dronus, sensorus un robotizētas platformas, kā arī sniegt reāllaika atsauksmes no kaujas lauka, kas uzreiz tiek izmantotas jaunu prototipu izstrādē. Valsts programma Dronu armija piedāvā arī finansiālus stimulus, apbalvojot ražotājus un vienības par apstiprinātiem panākumiem kaujas laukā. Pozitīva atgriezeniskā saite starp karavīriem, kur izmanto dronus, un inženieriem, kuri tos izstrādā, ir ļāvusi Ukrainai dažu nedēļu laikā ieviest kaujā jaunus dronu korpusus, uzlabotas antenas un pret elektronisko karu izturīgu programmatūru. Tas ir ātrāk nekā Krievijas iepirkuma process, bet arī ātrāk nekā jebkurš rietumu iepirkuma process, kas pastāv šodien. Un šajā ekosistēmā Ukraina ir izveidojusi 3 līmeņu dronu arhitektūru. Tās ir 3 atšķirīgas sistēmu kategorijas. Katra pilda savu lomu kaujas laukā, un katrai ir sava vadošā platforma, kas nosaka, ko šī kategorija spēs 2026. gadā. Pirmais līmenis, ko Ukraina klasificē kā pirmo tipu, ietver īsa darbības radiusa FPV un kvadrokoptera dronus, kas paredzēti tuvcīņai, izlūkošanai un pat gaisa pārtveršanai. Šeit raksturīgā sistēma ir Šraika FPV, oglekļa šķiedras kvadrokopters, kas spēj nest 5 mārciņu kaujas galviņu un sasniegt vairāk nekā 120 km/h lielu ātrumu, kā arī uzbrukt mērķiem vairāku kilometru attālumā. Pārtvērēja variants ir optimizēts, lai paceltos vairāku 100 pēdu augstumā un fiziski taranētu Krievijas novērošanas dronus, piemēram Orlan 10 un Zala, bieži vien par vienības cenu, kas nepārsniedz $500. Šis pēdējais skaitlis ir izšķirošs.
Krievijas Orlan 10 izlūkošanas droni maksā aptuveni $100,000 katrs. Ukraina tos iznīcina ar $500 vērtām kvadrokopteriem. Jaunākajiem dronu variantiem, piemēram Seika Scout, ir integrētas pamata autonomas mērķa fiksēšanas funkcijas, kas ļauj dronam turpināt sekot norādītajam mērķim pat spēcīgas elektroniskās traucēšanas apstākļos. Vēlāk tas tika ieviests arī citos dronu modeļos, piemēram Šraikā, kas ir Ukrainas kopienās balstīto militāro sistēmu attīstības pamats, kur veiksmīgās sistēmas tika izplatītas visā frontes līnijā un starp ražotājiem. Šī spēja tika radīta tieši no frontes nepieciešamības, jo Ukrainas operatori konstatēja, ka Krievijas traucētāji kļūst pietiekami efektīvi, lai pārtrauktu vadības saiti pirms trieciena. Tagad otrajā līmenī, otrajā tipā, Ukraina aizpilda plaisu starp lētām FPV munīcijām un pilna mēroga militārajām novērošanas lidmašīnām. Šajā segmentā dominēja Skyton Raybird, kas iespējams ir viena no visvairāk kaujās pārbaudītajām Ukrainas sistēmām šajā karā. Ar aptuveni 3 metru spārnu platumu, maksimālo pacelšanās svaru ap 23 kg un izturību līdz pat 28 stundām, Raybird darbības rādijus sasniedz 2600 km, kas nepieciešamības gadījumā aptvertu lielāko daļu Krievijas teritorijas. Tā datu saite sniedzas vairāk nekā 200 km attālumā un ir pierādījis savu izturību pret dažām no agresīvākajām Krievijas radioelektroniskās cīņas vidēm. Nesenajās Ukrainas operācijās Raybird platformas tika izmantotas, lai koriģētu artilērijas uguni uz tiltiem, apgādes līnijām un upju šķērsošanas vietām dziļi aiz Krievijas līnijām. Lielākajā daļā citu armiju tam būtu nepieciešama daudz lielāka un ievērojami dārgāka bezpilota platforma. Skyton ir arī sadarbojies ar Lielbritānijas Prevail Partners, lai izveidotu Skyton Prevail Solutions. Raybird jau piedalās Lielbritānijas militārajās mācībās un tiek apsvērts kā potenciāls Lielbritānijas Watchkeeper novērošanas drona aizvietotājs. Trešais līmenis, trešais tips, ir tas, kur Ukrainas drona programma ir veikusi visievērojamāko izrāvienu, pārējot uz stratēģiskām tālās darbības trieciena sistēmām. Šeit galvenais ir FP5 Flamingo, ko izstrādājis vietējais uzņēmums Firepoint. Flamingo ir gandrīz, bet tomēr negluži spārnotā raķete. Tas izmantot cietā kurināmā pātrinātāja palaišanai, nelielu turboventilātoru dzinēju ilgstošam lidojumam, pārvadā aptuveni 1 tonnas kaujas galviņu un var sasniegt mērķus aptuveni 1900 jūdžu attālumā no palaišanas vietas. Šādos attālumos praktiski katrs svarīgs Krievijas teritorijas stūris ir sasniedzams. Flamingo vadības sistēma apvieno satelīta navigāciju, inerciālās sistēmas un reljefam sekojošus lidojuma profilus, lai izvairītos no radara atklāšanas. Svarīgi, ka tas tiek ražots par daļu no līdzīgu rietumu sistēmu izmaksām, un ražošana tagad paplašinās arī uz Dāniju, kā daļa no Ukrainas augošā Eiropas ražošanas tīkla. Un šis drons jau ir aktīvi testēts ar pierādījumiem par veiksmīgu izmantošanu, un ir ziņots, ka vairāki FPV droni ir palaisti uz svarīgiem militāriem objektiem, aptuveni 900 jūdžu attālumā no Ukrainas robežas. Bet kāpēc tas viss ir svarīgi? Izrādās, ka droni ir būtiski mainījuši gan Ukrainas, gan Krievijas kardarbības veidu. Pēc dažiem aprēķiniem 70–80% no ikdienas kaujas zaudējumiem abās pusēs Ukrainas-Krievijas karā tagad rada droni. Nevis artilērija, nevis tanki, nevis aviācijas triecieni, bet tieši droni. Ukraina apgalvo, ka 2025. gadā Krievijas kaujas zaudējumi katru dienu sasniedz aptuveni 1300. Tas nozīmē, ka tikai droni vien visticamāk izraisa vairāk nekā 1000 Krievijas personāla zaudējumu katru dienu. Padomājiet par šo skaitli uz mirkli. Tas ir 1000 karavīru, kas katru dienu tiek nogalināti vai ievainoti, un to visu paveic bezpilota sistēmas, kas daudzos gadījumos maksā mazāk nekā lietots automobīlis. Šī ir frontes realitāte, ko ir radījušas pirmā tipa sistēmas Šraiks, un tā laika biedri ir padarījuši atklātu pārvietošanos kaujas laukā par katastrofu. Katrs transporta līdzekļu konvojs, katrs apgādes kolonna tagad atrodas pastāvīgā novērošanā no gaisa no lētiem kvadrokopteriem, kas var uzturēties gaisā ilgstoši un reālaikā nodot mērķēšanas datus. Kad tiek pamanīta kustība, FPV drons var pacelties gaisā un sasniegt mērķi dažu minūšu laikā. Tas ir tik būtiski izmainījis frontes kauju raksturu, ka gan Ukraina, gan Krievija ir bijušas spiestas pilnībā pielāgot savas taktikas. Karavīri pārvietojas naktī, transporta līdzekļi tiek aprīkoti ar pretdronu būriem un tīkliem, bet apgādes pārvadājumi tiek veikti īsos posmos starp traucēšanas periodiem. Droni ir padarījuši frontes līniju tik bīstamu, ka karavīru galvenā bāža vairs nav pretinieka uguns, bet gan ienaidnieka acis, kas lido virs galvas.
Zināmā mērā tas ir padarījis tradicionālo kainieku karaspēku nedaudz novecojušu. Taču stratēģiskajā skatījumā Ukrainas 4 gadu attīstība ir patiesi pārsteidzoša. Kara sākumā Ukraina varēja trāpīt mērķiem aptuveni 400 jūdžu attālumā no frontes. Šodien šis attālums pārsniedz 1000 jūdzes, un FP5 Flamingo teorētiski var sasniegt gandrīz 2000 jūdžu. Šī attīstība ir viens no ātrākajiem un iespaidīgākajiem uzlabojumiem tālās darbības triecienu spējās, ko jebkurš militārais spēks ir sasniedzis mūsdienu vēsturē, izņemot kodolprogrammas. Šīs pārmaiņas galvenā iezīme ir operācija, kas iespējams vairāk nekā jebkura cita parādīja, ko Ukraina ir izveidojusi. Un tā notika 2025. gada 1. jūnijā operācija Zirnekļa tīkls. Nelielam ievadam 1. jūnijas Krievijā ir militārās transporta aviācijas diena, svētki Krievijas gaisa spēkiem. Ukraina šo dienu izvēlējās, lai demonstrētu savas militārās spējas, un tam bija savs iemesls. Saskaņotā operācijā, kas tika plānota 18 mēnešus, Ukrainas drošības dienests slepus ieveda 117 FPV dronus Krievijas teritorijā. Slēptās nodalījumos zem parastu kravas automašīnu jumtiem, kas pārvadāja šķietami gatavus dzīvojamo moduļu blokus. Civilie kravas automašīnu vadītāji, kas tika nolīgti caur parastiem kravu pārvadājumu kanāliem un kuriem nebija ne jausmas, ko viņi pārvadā, nogādāja šīs automašīnas iepriekš izvēlētās vietās pie 5 Krievijas aviobāzēm. Belaja Irkutskā, dziļi Sibīrijā, Oļeņa pie Murmanskas Arktikas lokā, Jagilīvo pie Rjazaņas tikai 100 jūdzes no Maskavas centra, Ivanovo Severnī uz ziemeļaustrumiem no Maskavas un Ukrainka Krievijas tālajos austrumos. Norunātajā laikā mobilo māju jumti tika attālināti atvērti vienlaikus 5 laika zonās, un visi droni tika palaisti lidmašīnu stāvvietu virzienā. Rezultāti bija ārkārtēji. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu teikto, ko apstiprina arī satelīta attēli, kurus analizējuši Janes Intelligence un citas OSINT organizācijas, tika iznīcinātas vai bojātas 41 lidmašīna, tostarp 295 MS un 222 M3 stratēģiskie bumbvedēji, kā arī rets A-50 gaisa agrīnās brīdināšanas un vadības lidaparāts. Ukraina apgalvoja, ka uzbrukums bojāja aptuveni trešdaļu Krievijas stratēģisko spārnoto raķešu nesēju tās galvenajās aviobāzēs. Šīs platformas kopumā bija aptuveni $7 miljārdu vērtībā, un tās visas tika iznīcinātas ar droniem, kur kopējās izmaksas bija tikai neliela daļa no šīs summas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins nekavējoties brīdināja par atriebību. Prezidents Donalds Trumps runāja ar Putinu 75 minūtes, lai apspriestu šo uzbrukumu. Krievijas valsts mediji, tostarp Pravda, norādīja, ka uzbrukumi kodolspējīgiem lidaparātiem atbilst tiem nosacījumiem, kurus Krievija savā doktrīnā ir noteikusi kodolieroču pielietošanai. Un pats galvenais, visa Krievijas stratēģisko bumbvedēju flote tika spiesta izklīst un daļēji slēpties, kas būtiski traucēja Maskavas spēju palaist spārnotās raķetes, kas gadiem ilgi bija trāpījušas Ukrainas pilsētām. Tie bija Ukrainas zemākā līmeņa taktiskie droni, FPV, kas paredzēti tuvās distances uzbrukumiem, un vienas dienas laikā tie kļuva par vienu no efektīvākajiem stratēģiskajiem ieročiem. Taču Zirnekļa tīkls parādīja ne tikai spēju demonstrēt spēku attālumā. Tā bija izlūkošanas, loģistikas, laika plānošanas un miniaturizētas precizitātes saplūšana, kas raksturo mūsdienu asimetrisko kardarbību visaugstākajā līmenī. Ukrainai nebija nepieciešama tālās darbības bumbvedēju flote, lai uzbruktu Sibīrijai. Tai bija vajadzīgi inženieri, pacietība un daži simti dronu, kas ietilpst kravas automašīnas aizmugurē. Ja vēlaties vairāk analīzes un būtu lietas kursā par pārsteidzošajām uzvarām, ko Ukraina turpina gūt, noteikti abonējiet Militāro šovu. Mēs katru dienu publicējam video par katru nozīmīgu notikumu karadarbībā. Tātad, šodien Ukrainas izveidotā ietekme sniedzas tālu aiz Austrumeiropas robežām. Citas valstis vēro, un tam var būt postošas sekas globālajā ģeopolitikā. Ukrainas aizsardzības ministrijas amatpersones 2026. gada aprīļa beigās apstiprināja, ka pārtvērēja dronu sistēmas kā daļa no visaptverošas pretgaisa aizsardzības arhitektūras tagad aktīvi meklē Tuvo Austrumu un Persijas līča valstis, īpaši saistībā ar notiekošo karu ar Irānu. Irāna jau vairākus gadus uztur vienu no nozīmīgākajiem dronu arsenāliem tuvajos austrumos, izmantojot Shahid 136 klaiņojošās munīcijas un Karsev kamikadzes dronus, lai apdraudētu Izraēlu, Sauda-Arābiju un ASV objektus visā reģionā. 2024. gada aprīlī Irāna vienā naktī veica masveida uzbrukumu Izraēlai, palaižot vairāk nekā 300 dronus un raķetes.
Izraēla un tās sabiedrotie pārtvēra lielāko daļu uzbrukuma. Taču šis uzbrukums atklāja kaut ko tādu, kas kopš tā laika Telavivas un Vašingtonas aizsardzības plānotājiem kļūst arvien satraucošāks. Apņēmīgs pretinieks, kuram ir pietiekami daudz lētu dronu, var likt pat vismodernākajai integrētajai pretgaisa aizsardzībai darboties gandrīz uz robežas. Ukraina ir uz sliekšņa, lai atrisinātu šo problēmu. Un, lai gan tā joprojām izmanto rietumu ziedojumus, piemēram, Patriot baterijas, Iris-T un Nasams, šis aprīkojums tiek stingri izmantots lielākiem draudiem, piemēram, ballistiskajām raķetēm vai īstiem lidaparātiem. Lielākoties tieši lētie, izlietojamie un pielāgojamie pārtvērēji droni visvairāk ietekmē ikdienas operācijas. Irāna vēroja, kā Ukraina izveido šo sistēmu. Un jautājums, ko tagad uzdod katrs analītiķis tuvajos austrumos, ir, kas notiks, ja Irāna pielietos Ukrainas mācības savā programmā? Irānas aizsardzības rūpniecības bāze nav tāda kā Ukrainai. Taču tā ir ievērojama, arvien vairāk balstīta uz vietējiem resursiem un ir pierādījusi spēju ražot tādas sistēmas kā Šahīds 238 ar reaktīvo dzinēju un, kā ziņots, arī Šahīds 161 mazpamanāmo dronu, kas parādījās 2025. gada beigās. Ja Irāna izstrādātu plaša mēroga pārtvērēju dronu spējas vai pielietotu Ukrainas FPV piesātinājumu taktiku savā aizsardzības dronu doktrīnā, atjaunotā konfrontācijā ar Izraēlu, Irānas konflikts varētu kļūt daudz sarežģītāks un tuvoties tam, ko mēs redzam Ukrainā. Īsumā, amerikāņu un Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmas ir dārgas, bet piedāvātie Irānas FPV droni, ja tos ražot lielos apjomos, tādi nebūtu. Šis ir izplatīšanās risks, kas padara Ukrainas dronu tehnoloģiju un progresu tik nozīmīgi globālā mērogā. Šī tehnoloģija nav pēc būtības slepena, un principi, uz kuriem balstās dolāra vērtības FPV pārtvērējs, nav valsts noslēpumi. Tas, kas Ukrainai prasīja 4 gadus izmisīgas kara laika inovācijas, citiem dalībniekiem potenciāli var tikt apgūts, pielāgots un atkārtots daudz īsākā laikā. Tuvo austrumu un Persijas līča valstis, kas sacenšas, lai iegādātos Ukrainas pārtvērēju tehnoloģijas, to dara tāpēc, ka tās šo risku saprot labāk nekā lielākā daļa citu. Taču Ukrainas dronu stāstam ir vēl viens aspekts, kas virzās pretējā virzienā. Ukraina ne tikai pārdod savas zināšanas, tā aktīvi integrē tās Eiropas aizsardzības rūpniecības bāzē, izmantojot vēl nepieredzētu kopuzņēmumu un kopražošanas līgumu vilni. 2025. gada decembrī Vācijas Quantum Systems un Ukrainas Frontline Robotics izveidoja Quantum Frontline Industries. Šis ir pirmais Vācijas-Ukrainas kopuzņā dronu ražošanā, kas atrodas netālu no Minhenes un plāno līdz 2026. gada beigām saražot 10 000 linza dronu gadā. Tajā pašā mēnesī izziņotā Vācijas valdības atbalstītā iniciatīva Build with Ukraine piešķīra aptuveni 2 miljārdus eiro, lai subsidētu Ukrainas aizsardzības ražošanu Vācijā vai Ukrainā. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piedalījās lentes griešanas ceremonijā 2026. gada februārī. Tikmēr apvienotajā karalistē Ukrainas uzņēmums Ukrospec Systems ir izveidojis ražošanu, ražojot Shark izlūkošanas dronus un Octopus pārtvērējus. Tikmēr Skyton Prevail Solutions veido Raybird ražošanas jaudas, ko Lielbritānijas armija izvērtē kā tiešu aizvietotāju savam bezpilotu lidaparātam. Dānijā Firepoint uzsāk tāvās darbības dronu ražošanu, tostarp FP5 Flamingo spārnoto raķeti. Ukraina ir parakstījusi dronu kopražošanas līgumus ar Norvēģiju un devusi signālu Itālijas valdībai, ka līdzīgi risinājumi ir iespējami arī tur. 2026. gada aprīlī Eiropas komisija atklāja 2025. gada Eiropas aizsardzības fonda projektu konkursa rezultātus. 57 kopīgi pētniecības un attīstības projekti saņēma kopumā 1,07 miljārdus eiro no ES finansējuma, un Ukrainas kaujas lauka pieredze tika skaidri minēta kā programmas prioritāšu pamats. Vismaz 4 atsevišķas iniciatīvas ir veltītas tieši klaiņojošās munīcijas un pieejamas masveida dronu ražošanas attīstībai. Pirmo reizi Ukrainas organizācijas ir tiesīgas piedalīties Eiropas aizsardzības fonda projektos kā apakšuzņēmēji un trešo pušu saņēmēji. ES Eiropas aizsardzības industrijas programma papildus ir piešķīrusi 1,5 miljārdus eiro kritiski svarīgu spēju paplašināšanai, tostarp pretdronu sistēmām, no kuriem 260 miljoni eiro ir īpaši paredzēti Ukrainas aizsardzības rūpniecības bāzei, saskaņā ar Ukrainas atbalsta instrumentu. Ukraina un Rumānija arī gatavo kopīgus ražošanas projektus ES Safe programmā, kuru vērtība ir 200 miljoni eiro. Ko tas nozīmē praksē?
NATO pat bez Ukrainas kā oficiālas dalībvalsts ir tieša piekļuve kaujās pārbaudītai dronu inženierijai, ko radījuši 4 gadi frontes kara. Ukrainas Brave One Centers ziņoja par publiski atklātajām investīcijām tās aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumos, kas pieauga no $1,1 miljonu 2023. gadā līdz vairāk nekā $105 miljoniem 2025. gadā. Ārējo attiecību padome raksturo Ukrainas aizsardzības rūpniecības bāzi kā attīstījušos par vienu no Eiropas nākotnes drošības balstiem, pateicoties tās inovatīvajam aizsardzības sektoram, īpaši dronu autonomijā, radioelektroniskajā karā un kaujas programmatūrā. Ukraina iemieso to progresīvāko, ko jebkura NATO armija vēlēsies iepirkt un pārņemt nākamajā desmitgadē. Tātad lūk plašāks skatījums uz visu šo kopā. Lielāko daļu 20. gadsimta militārā vara bija sinonīms industriālajai jaudai. Valsts, kas spēja uzbūvēt visvairāk tanku, palaist visvairāk lidmašīnu un uzturēt visaugstāko artilērijas uguns intensitāti, parasti uzvarēja. Ukraina ir pierādījusi, ka tas vairs nav spēkā. Valsts, kurai 2022. gadā nebija dronu industrijas, 4 gadu laikā var izveidot spējas, kas dienā nogalina vairāk ienaidnieka karavīru nekā jebkura cita ieroču sistēma kaujas laukā. Un tā to var paveikt ar daudz mazākiem izdevumiem, ar daudz mazāku darba spēku un ar iteratīvu izstrādes ciklu, kas pārspēj jebko, ko spēj piedāvāt tradicionālie aizsardzības uzņēmumi. Tā puse, kas 21. gadsimtā apgūst dronu kara darbību, iegūs ne tikai taktisku pārsvaru, bet arī stratēģisku, kas sniedzas tālu aiz kaujas lauka robežām, jo drona pārākums nozīmē arī ekonomisko pārākumu. Spēja uzlikt pretiniekam katastrofālas izmaksas, vienlaikus saglabājot savas izmaksas zemes, būtiski maina aprēķinus par to, ko valsts var atļauties uzturēt. Tā izlūkošanas pārākums, pastāvīga gaisa novērošana, lielā mērogā, nozīmē, ka neviena karaspēka koncentrācija, neviena loģistikas mezgls un neviena komandpunkts nav drošībā no atklāšanas. Tā rūpnieciskais pārākums, valsts, kas spēj ik gadu saražot miljoniem vienreiz lietojamu precīzo sistēmu, var izturēt ilgāk par jebkuru pretinieku, kurš joprojām paļaujas uz dārgām un neaizvietojamām platformām. Un tās ģeopolitiskais pārākums, valsts, kuras dronu tehnoloģijas kļūst par standartu, ko pieņem citi, vai tas notiktu caur eksportu, kopīgu ražošanu vai tehnisko partnerību, veidos sabiedroto doktrīnas un atkarības nākamajām desmitgadēm. Ukraina nonāca pie šī atklājuma izmisīgas nepieciešamības dēļ. Tai nebija citas izvēles, kā būvēt to, ko tā uzbūvēja. Taču tas, ko tā uzbūvēja, ir reāls, kaujās pārbaudīts, un tas jau nonāk pasaulē lielākās militārās alianses rūpnieciskajā bāzē. 33,000 dronu, kas tika notriekti 2026. gada martā, parāda, kā tiks izcīnīti visi nākotnes konflikti, un brīdinājums jebkurai armijai, kas joprojām domā, ka 20. gadsimta risinājumi darbosies arī 21. gadsimtā. Taču šīs problēmas būtība nav tikai droni. Ukraina sistemātiski iznīcina Krievijas karavīrus vēl pirms tie sasniedz frontes līniju. Lai uzzinātu vairāk, noskaties šo video un pārliecinies, ka esi nospiedis abonēšanas pogu, lai vienmēr būtu informēts par visiem jaunumiem.